Jūra ir mūsu valsts bagātība, pie kuras rodam mieru, prieku, atpūtu un arī milzumu daudz darba un biznesa iespējas. Zivsaimniecība un zivju apstrāde, turisms, sabiedriskā ēdināšana ir uzņēmējdarbības jomas, kas dominē piekrastē, kas dod darba vietas vietējiem iedzīvotājiem un padara šo vietu īpašu, neatkārtojamu, vilina cilvēkus te dzīvot un ciemoties. Latvijas piekraste stiepjas 500 km garumā, tajā visbiežāk sastapsim smilšainas vai akmeņainas pludmales, Mērsraga un Ainažu apkaimē pie jūras zālāji un niedrāji ar lagūnām plešas līdz pat ūdenim. Kurzemes krastā redzami augsti stāvkrasti, Vidzemes pusē smilšakmens atsegumi. Seklākajā Baltijas jūras un Rīgas līča ūdenī slēpjas vesela zemūdens pasaule. To veido gan smilšaini vai dūņaini līdzenumi, gan dolomīta grunts, gan akmeņu sakopojumi jeb rifi. Dažādas aļģes un jūras zāles veido veselus zemūdens mežus, kuros mājos zivis, gliemenes un ūdens bezmugurkalnieki. Tas, ko mēs tautas valodā saucam par jūras mēsliem, tās ir bojā gājušās aļģes. Aļģes mūsu Latvijas piekrastē principā ir trīs dažādu tipu. Vienas ir brūnaļģes, kuru galvenais pārstāvis ir principā tā viena suga, tas ir pūšļu fuks. Šajā Enguras novada piekrastē, kas tieši arī veido pamatmasu, it sevišķi rudeņos. Otrs ir zaļaļģes, kas ir principā visu vasaru var skaloties ārā. Tās tepat mēs arī redzam zaļus pavadienus. Un trešās ir sārtaļģes, tās pārsvarā ir tomēr pie lielās jūras, tur Ventspils, Liepāja. Ja mēs skatāmies šo aļģu ekoloģisko lomu, kādu viņi veic jūrā, tad brūnaļģēm noteikti ir ļoti būtiska loma, jo viņas ir kā dzīves vidē ļoti lielam skaitam visādu jūras bezmugurkalnieku. Tā ir vide, kurā nārsto Baltijas reņģe. Tur visi šie zivju mazuļi arī barojās un uzturās. Un pie reizes arī aļģes saista sevī to jūrā ieskaloto sparības vielas, to pašu slāpekli fosforu. Un tad brīdī, kad viņas tiek izskalotas kā mirušas jau krastā, ja mēs viņas savācam, tad mēs tā kā aiznesam projām šos te elementus no jūras. Ja mēs ļaujam viņām turpat piekrastē un atkal nāk vētra, atkal ieskalo viņas atpakaļ jūrā, un tad tie paši elementi turpat arī paliek, un tā jūra lēnām kļūst arvien bagātāka. Sāk parādīties niedres vietās, kur viņas agrāk nav bijušas. Zaļaļģēm viņām nav tik liela un tik unikāla šī te bioloģiskā nozīme tajā brīdī, kad viņas ir jūrā, bet viņas tāpat saistas. Tāpat viņas, un tajā brīdī, kad viņi ir daudz un viņas visas šeit piekrastē pūst un skalojās, pūšana patērē skābekli. Tas nozīmē, ka arī ūdenī kļūst mazāk skābekļa. Tad arī visiem maziem ūdens dzīvnieciņiem, bezmugurkalniekiem un zivtiņām kļūst mazāk arī ko elpot. Vides problēmas, kas saistītas ar jūras aļģēm un to sadalīšanās procesā radīto nepatīkamo smaku, jūras aizaugšana ar niedrēm, krasta erozija. Tās sagādā bažas vietējiem iedzīvotājiem, uzņēmējiem, pašvaldībām un vides dienestiem. Tāpēc svarīgi katram no mums saprast šos procesus, lai ar savu rīcību nekaitētu videi, vienlaikus spējot attīstīt no piekrastes resursiem atkarīgo uzņēmējdarbību. Jūras traumes, smiltis Latvijas piekrastē pārvieto paralēli krastam virzienā no Liepājas uz Salacgrīvu. Krastā uzkrājas izskaloto mirušo aļģu slānis, ko pazīstam ar jūras mēslu nosaukumu. Tie samazina pludmales pievilcību atpūtnieku acīs, taču ir neatņemama piekrastes ekosistēmas daļa. Pūstot tie piesaista bezmugurkalniekus un veido labu barošanās vietu migrējošiem putniem. Izsenis jūras mēslus cilvēki vākuši un lietojuši kā mēslojumu zvejnieku tīrumos. Mūsdienās tiem tiek meklēts cits pielietojums. Visbiežāk tie tiek savākti un noglabāti kāpās, bet jūras mēslu pārstrādes produktus iespējams izmantot biomēslojuma, biogāzes un biodegvielas ražošanā, pārtikā un dzīvnieku barībā, pat farmācijā un kosmetoloģijā.
Savukārt pati vākšana notiek gan ar rokas darba rīkiem, gan ar dažādu traktoru tehniku. Runājot ar piekrastes iedzīvotājiem, iezīmējās piekrastē divas galvenās problēmas, kas traucē gan uzņēmējdarbības attīstībai, gan vietējiem iedzīvotājiem šeit vienkārši dzīvot, lai būtu jauka sakopta dzīvesvide. Tad tās ir jūras aļģes, jeb jūras mēsli, kas īpaši aktuāls ir Latmežciema pagastā. Savukārt šeit Bērciemā mēs varam redzēt, ka jūra aizaug ar niedrēm un ir grūtības piekļūt pie ūdens. Līdz ar to gan turistiem, kas vēlās nopeldēties jūrā, arī zvejniekiem, lai ievilktu savas zvejas laivas, tad viņiem jābrien pāri šīm niedrēm, un tas ir diezgan apgrūtinoši. Un šī projekta ietvaros mēs zināmā mērā cenšamies šo problēmu risināt divējādi. Viens ir tas, ka mēs braucam pie saviem partneriem un gūstam pieredzi, kā viņi apsaimnieko piekrastes teritorijas, jo arī viņiem īpaši Somijā ir problēmas ar niedrēm, ar jūras aizaugšanu, un skatāmies, kā viņi to dara. Otra lieta, ko mēs darām paši, kas ir atšķirīgs no pārējiem partneriem, un kas nodrošina projekta ilgtspēju, mēs projekta ietvaros iegādājāmies divus pamatlīdzekļus. Bērciemā mēs jūrā esam uzlikuši 160 metrus garu laipu uz pontoniem. Un otra lieta, ko mēs esam iegādājušies, ir jūras mēslu vācējs. Tā ir īpaša tehnika, ar ko mehanizēt var savākt jūras mēslus. Viņus savāc konteinerā un pēc tam tālāk, cerams, ka viņus arī varētu pārstrādāt. Ja, šis jūras mēslu vācējs tiks nodots apsaimniekošanā Latmežciema pagasta pārvaldē, kas arī tīrīs pludmali, lai turistiem un arī vietējiem iedzīvotājiem būtu skaista pludmali, kur viņi varētu atpūsties un attīstīt arī turismu. Šī ir ierīce pirmā Baltijā, cik es saprotu, un viņi ir speciāli domāti arī priekš jūras mēslu savākšanas, jo līdz šim lietotās tehnikas, ko mēs lietojam pludmalēs, lai savāktu jūras mēslus, ir pielāgotas, ja tā var teikt, bet šī ir speciāli ražota, lai jūras mēslu savākšanai. Un kāds ir labums no tās iekārtas, ka viņa sijā tās smiltis. Viņas nepaņem līdzi un neaizved kaut kur, bet sijājot paņem tikai mēslus, un smiltis paliek pludmalē. Tas ir tas lielais ieguvums, tā teikt, no tehnoloģijas viedokļa. Bet, protams, Engurs pagastam tā iekārta ir, protams, ļoti vērtīga no tā, ka beidzot varbūt varēs vasarā cilvēki skaisti aiziet jūrā un priecāties par peldēšanos un nebūs jāiet cauri mēslu kaudzēm, jūras mēslu kaudzēm. Tālāk tad mēs algoritmus ņemam viņus uz pārstrādi un taisam dažādus inovatīvus produktus. Pirmais inovatīvais produkts būs aļģu ekstrakti un komposti, un tad mums jau vēl ir citi plāni attiecībā uz šiem jūras mēsliem. Mēs strādājam, mēs jau no 15. gada veicam dažādus zinātniskos eksperimentus ar šo produktu, ja tā var teikt, un esam jau nonākuši pie tādiem jau diezgan gataviem produktiem, kurus var sākt ražot. Šobrīd notiek augu testi ar šiem produktiem Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kuriem augiem labāk tas būtu piemērots, ko vēl pielabot. Lai nodrošinātu ilgtspējīgu piekrastes apsaimniekošanu, ievērojot gan saimniecisko, gan vides faktoru, tiek izstrādāts Latvijas piekrastes teritorijai vienots dokuments Jūras aļģu sanesumu izvērtēšanas un apsaimniekošanas plāns Latvijas piekrastē. Tas palīdzēs uzņēmējiem, pašvaldībām, piekrastes apsaimniekotājiem un dabas un vides speciālistiem īstenot jūras aļģu apsaimniekošanu, ņemot vērā gan dabas aizsardzības, gan saimnieciskās intereses. Plāna izstrādē tiek ietverts aļģu savākšanas vietas un tiek apzinātas arī aļģu izskalojuma vietas, ko mēs saucam piekrastē par jūras sanesumiem, jeb jūras mēsliem. Un lielākā problēma ir apskatīt, kurā vietā notiek tieši jūras aļģu viengadīgo, jeb zaļaļģu izskalojumi un kur notiek daudzgadīgo aļģu. Un tad skatīties šādu iespējamo izmantošanu no aļģu dažādā sastāvā turpmākajā Latvijas nākotnē. Ja, piemēram, katra aļģe var būt noderīga vai dārzkopībā, puķkopībā, attiecīgi tur augstākas klases, varbūt jau tur kosmētikā, pielietošanā, bet, lai to visu saprast, ko mēs varam ar to darīt un vai to drīkst vākt un kurā vietā, tad mums ir jāzina
kur tiek izmestas aļģes, kas dabā ar to barojās, cik tas ir svarīgi putniem un kukaiņiem, un attiecīgi arī, cik daudz tas traucē cilvēkiem un vietējiem iedzīvotājiem. Tad mēs meklējam šo miedarbību, balansu un izstrādāsim rekomendācijas, kurā vietā darīt. Mums ir ļoti pieredzējuši eksperti visās nozarēs, bet ne tikai kā nozara speciālisti, bet arī tie, kas ir specializējušies tieši piekrastes jautājumos. Mums ir vairāk apsekojumi bijuši, tā kā mums ir dažādas intereses, katram ekspertam ir savu, tad viņš apseko varbūt kaut kur savu teritoriju. Tas notiek kā fiziski dabā, brauc uz konkrēto vietu, nostaigā 1-2 kilometrus, fotofiksācijas, notiek pieraksti, instrumentālās, pusinstrumentālās metodes un atskaites gatavošana. Tas ir vadlīnijas ieteikumi, ko darīt katrā piekrastes zonā. Tas ir jebkurai pašvaldībai, principā būs skaidrs, kā risināt jūras aļģu izvietojumu. Kā rīkoties, lai saglabātu tīru jūru, stabilu piekrasti ar tās funkcijām, vienlaikus nodrošināt ekonomisko attīstību. Katrs no mums ikdienā ar savu rīcību lielākā vai mazākā mērā ietekmē jūras un piekrastes vidi. Mēs zinām par jūras un kāpu problēmām, taču nevienmēr rīkojamies atbildīgi. Lai uzlabotu priekškāpu un pelēko kāpu biotopu stāvokli, nepieciešama virkne viegli veicamu apsaimniekošanas pasākumu. Graudzāļu pļaušana un kūlas novākšana, koku un krūmu apauguma samazināšana, invazīvo sugu apkarošana un atkritumu izvākšana. Savukārt erozijas mazināšanai tiek veidoti kārtklupīnumu žogi, kas palīdz smiltīm uzkrāties un audzē kāpu. Piekrastes saglabāšanā liela nozīme ir turisma infrastruktūrai, laipām, takām, stāvlaukumiem, toaletēm, informācijas stendiem. Labiekārtojums regulē apmeklētāju plūsmas, samazinot kāpu eroziju, novirzot tos no jūtīgām dabas vērtībām, informējot un izglītojot par dabas un kultūra vēstures vērtībām un parādot tās. Pašvaldība nodarbojas ar to, ka viņi organizē, lai šīs pludmales būtu sakoptas, bet mēs arī daudz rūpējamies par to, lai mēs saglabātu šīs dabas vērtības, kas mums ir, un lai līdzsvarā būtu šī dabas aizsargāšana un arī tas, lai cilvēkiem būtu pietiekamas ērtības atpūsties peldvietās un pludmalēs. Tieši šajā konkrētajā pludmalē ir īstenoti 3 projekti. Tātad 2014. gadā mēs izbūvējām Igaunijas Latvijas projektu ietvaros gājēju celiņu, izveidojām. Un šos tapa pilnīgi pludmales labiekārtošana, kurā mēs tātad izgatavojām toaletes, uzstādījām informatīvos stendus, soliņus, ģērbtuvītes, bērnu rotaļlaukumus, volejbolu, tātad aktīvā zona un atkritumu urnas. Tātad tas projekts mums tika finansēts no Eiropas jūrlietu un zivsaimniecības fonda. Projekta ietvaros tika attīstīts 5 pludmales Engures novadā, tātad Bigauņu ciems, Raga ciems, Klapkalna ciems, Ķestera ciems un Apšu ciems. Bet projekta ietvaros arī vēl tika attīstīts vēl 3 vietas, kurās mēs tātad izveidojām 3 stāvlaukumus, kuros var tātad tie, kas ir atbraukuši, atstāt savas mašīnas, kas arī ir ļoti svarīgi. 3. projekts, kas ir šeit tieši Klapkalna ciemā, ir realizēts. Tas ir arī Eiropas Interreg projekts, Latvijas-Igaunijas projekts Droša jūra. Un šī projekta ietvaros tātad tapa šī nobrauktuve, kas ir tieši domāta drošības transportam, glābšanas transportam. Un ļoti daudz prasa, kāpēc viņiem, pieņemsim, ir vajadzīga šāda plata vieta, tātad, lai šie smagie glābšanas transports varētu viņiem būt savs apgriešanās laukums un lai viņiem nebūtu jānobrauc smiltīs, kur tas var arī beigties bēdīgi. Protams, ka arī šajā gadījumā ieguvēji ir arī cilvēki, kuri ar īpašajām vajadzībām ir, jo viņi var arī šajā vietā nokļūt ļoti tuvu jūrai, nav tātad ar šiem ratiņiem vai arī jābrauc uz smiltīm, ir pietiekoši tuvu, lai zinām palīdzību viņi varētu nokļūt līdz jūrai. Lai saglabātu jūras un piekrastes dabas vērtības nākamajām paudzēm, ir noteikta Baltijas jūras un Rīgas līča krasta kāpu aizsargjosla. Ciemu teritorijās 150 metru,
ārpus ciemiem 300 metru platumā. Daudz viet ir izveidotas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas. Enguras novadā tādas ir Ķemeru Nacionālais parks, dabas liegums Plieņciema kāpa, dabas parks Enguras ezers, jūrā izveidota aizsargājamā jūras teritorija Rīgas līča rietumu piekraste. Saimniekojot šajās teritorijās, jāievēro īpaši aizsardzības un izmantošanas noteikumi vērsti uz cilvēka un dabas interešu līdzsvarošanu, taču galvenais priekšnoteikums dabas vērtību saglabāšanai un vides kvalitātes uzlabošanai visā Latvijā ir katra cilvēka personīgā attieksme pret apkārtējo vidi, katra individuālā rīcība ikdienā. Tikai kopā, domājot par vienotu mērķi un rīkojoties atbildīgi, mēs varam saglabāt savu Baltijas jūru un tās piekrasti.